Šeit es esmu uzzīmējis līdzīgu gadījumu kā iepriekšējā video, tikai ar izliektu spoguli. Un tas nozīmē, ka attēls veidojas šķietams. Priekšmets AB un uzkonstruējam priekšmeta, kur veidosies attēls, šāda priekšmeta attēls spogulī. Tātad mēs vienu staru velkam paralēli galvenajai optiskajai asī, tad velkam atstaroto staru tā, lai šī atstarotās staru turpinājums iet caur fokusu. Otru staru velkam tā, ka šī stara turpinājums iet caur fokusu, un tad atstarotais stars ir paralēls galvenajai optiskajai asī. Un tad mēs redzam, ka tie stari izklīst. Šajā te krustpunktiņā mēs zinām, ka veidojas tas attēls. Attiecīgi šeit veidojas attēls. Attēls ir šķietams, jo šeit nevar novietot ekrānu, uz kuru varētu projicēt šo attēlu. Apskatīsim pāris būtiskas sakarības. Pirmkārt, vēl viens secinājums ir tāds, ka, ja spogulis ir izliekts, tad šis te priekšmets nevar būt tuvāk fokusam. Tātad šis te priekšmets nevar būt tuvāk fokusam par fokusu attālumu. Citādi tas priekšmets jau būs otrā pusē spogulī. Līdz ar to mēs varam uzrakstīt, ka x1 vienmēr būs lielāks par f. Un mēs varam arī apskatīt šādi, ka šķietamais attēls, tātad šis te attēls, nevar atrasties tālāk par spoguļu fokusu. Tātad x2 vienmēr ir mazāks par f. Būtisks secinājums. Apskatīsim vēl pāris sakarības, bet tādu to sakarību no iepriekšējā video šī te zīmējuma. Tātad mums šeit ir x2, šeit ir x1, te ir d, bet papildināsim un starp citu, mēs varam teikt, ka arī šeit ir f, tātad x2 un f, šeit ir x1. Un, ja mēs ieviešam tādu lielumiņu kā d un pasakam, ka šis d ir priekšmeta attālums līdz spoguļu polam, tātad šī te priekšmeta attālums līdz spoguļu polam P1, P2 un P. Atcerieties, principā sakrīt, jo mūsu pieņēmums bija, ka tā priekšmeta izmēra ir niecīgi salīdzinot ar fokusu attālumu. Un ieviesīsim jaunu lielumiņu f, kas ir attālums, kas ir attēla attālums, tātad līdz spoguļu polam mazais f. Ja? Tas ir līdz šejienei. Ja? Tātad d ir priekšmeta attālums līdz spoguļu polam, bet f ir attēla attālums līdz spoguļu polam. Tad no šī te visa mēs varam uzrakstīt pāris sakarības. Un šīs sakarības uzrakstīsim kaut kur šeit. Nodzēsīšu to, kas ir iepriekšējā video bijis liekas. Vajag ar melnu laikam dzēst. Tātad pierakstam, ka x1 ir d mīnus f. Paskatāmies. x1, šis te mazais attālums, ir d mīnus f. Mums paliks šis te attālums. Un x2
ir mazais f mīnus lielais f. Paskatāmies. X2 ir šeit. Mazais f, kas ir attālums no attēla līdz polam, mīnus lielais f, kas ir fokus attālums. Šis te attālums, jeb šis attālums. Un ieliekot šīs divas sakarības iekšā formuliņā, kuru mēs jau ieguvām, tātad šīs divas sakarības ievieto šajā te formuliņā un pamēģini iegūt šādu formulu, ka 1 dalīts ar f ir 1 dalīts ar d plus 1 dalīts ar mazais f. Un šo izteiksmi sauc par spoguļu formulu. Un ir dažas lietas, kas ir jāievēro, lietojot šo spoguļu formulu. Tātad, pirmkārt, jāievēro, ka šķietama attēla gadījumā mazais f ir negatīvs. Tātad, ja attēls šķietams, tad f mazais ir mazāks par 0. To ir svarīgi atcerēties. Izliektam spogulim, tātad šis ir ieliekts spogulis, bet šādam te spogulim f arī ir mazāks par 0, tātad ir negatīvs. Un pēdējā ideja ir par palielinājumu. Mēs esam runājuši jau par to, ka attēli var būt palielināti, samazināti. Un tad attēlus raksturo palielinājums, apzīmēsim ar šādu te burtiņu, un mēs raksturojam ar lineāro palielinājumu. Un lineārais palielinājums principā parāda, cik reizes attēla lineārie izmēri ir lielāki par priekšmeta lineāriem izmēriem. Tātad A' B' pret AB. Nu, lūk. Un tad no šī te 3 stūrīša mēs zinām, ka ja mums ir A' B' pret AB, mēs zinām, ka attiecīgi tas ir arī f pret x1, jeb x2 pret f. Un no līdzīgiem 3 stūriem mēs varam arī iegūt, ka tas ir f pret d. Nu, tātad pierakstīsim šīs te sakarības. Tātad tas ir arī f pret x1, ja tu to aizmirsi iepriekšējā video apskaties, kāpēc tā, tad attiecīgi mēs varam uzrakstīt, ka tas ir x2 pret f, un tas ir arī mazais f pret d. Tas arī viss.